Puikas un meitenes, esiet sveicināti. Man liels prieks atkal pēc ilgāka pārtraukuma būt šeit Riteņgalva podkāstā un runāt atkal par BMX riteņbraukšanu, kas lēnām uzņem apgriezienus, bijuši arī pirmie 2 Eiropas kausa posmi. Un tādēļ arī mans šīs dienas sarunas viesis ir mūsu vadošais juniors, Latvijas junior čempions Kristers Apels. Čau, Krister! Čau visiem! Kristera, uz svaigām oglēm relatīvi nesen ir aizvadīti pirmie 2 Eiropas kausa posmi, izcīnīja 4. vietu 2. dienā, palika 5. vietā pusfinālā 1. dienā. Kā kopumā atskaties uz šiem posmiem un kā esi apmierināts ar paveikto? Itālijā bija labs atskatu punkts, kur pašlaik esi atrodies pēc ziemas, bet mēs tur ieradāmies ceturtdien. Tā kā nebija pārāk daudz treniņu, lai iebraukātu trasi. Tā kā es domāju, nākošnedēļ vai aiznākošnedēļ Zolderā būsim tur otrdien jau un paspēs iebraukāt un būs vēl labāk. Cik tev pašam ir svarīgas tās un cik tev ir vajadzīgas tās iebraukšanās dienas, lai tu labi sarastu to trasi? Kaut vai Verona ir trasi, kur jau tu zināji, kur tu biji braucis arī iepriekš, bet vispār kopumā kāda ir tā tava rutīna tieši pie trasēm, pie pierašanas? Man šķiet, man tieši ir ļoti svarīgi. Man patīk iebraukāt trasi, piemēram, Rokhillā pagājušajā gadu pasaules čempionātā. Likās, ka būs tie treniņi pirms sacensībām, bet dēļ laikapstākļiem, lietus, visi treniņi tika atcelti un bija tikai viens treniņš pirms. Un tur vispār bija daudz savādāk trasi, cietāks daudz. Likās, ka pirmo reizi uzkāp uz riteņa. Tā kā vajag sajust trasi. Skaidrs, ja atkāpjamies atpakaļ tieši par pirmo Eiropas kausa dienu par Veronu, iesāki gana labi, uzvarēja gan pirmo kārtu, gan 16. finālu, pēc tam nedaudz aizgāja kā pa kalniem, bija 3. vietas, attiecīgi 2. vieta, tad pusfinālā bija 5. vieta. Bija tā sajūta, kad vēl meklēja sevi tajā trasē? Noteikti, jā. Vēl bija lietains laiks, un pirmajā dienā noteikti katru apli meklēja sevi. Mēģināja iejusties trasē, lai nobrauktu bez kļūdām apli. Cik daudz pusfinālā pietrūka līdz finālam? Viena kļūda. Vienas kļūdas mazāk un būtu fināls. 2. diena jau krietni tālāk. 4. vieta arī skatījos fināla braucienu. Var teikt, ka pats starts neizdevās tā kā gribēja tieši finālā? Jā, vispār pirms fināla bija baigā steiga. Nobrauc pusfinālā, aizbrauc atsildīties, atbrauc atpakaļ, padzēros ūdeni, domāju lēnām iešu, jau ātrāk aiziešu, pasildīšos, noskaņošos. Aizgāju uz turieni, visi jau bija augšā starta kalnā stāvēja, mani sauca pēdējais varnings. Skrēju augšā uz starta kalnu un braucu. Un starts neizdevās, kā es gribēju, aizgāju pārāk uz priekšu, saspolēju rati. Un, jā, vispār tāds sasteigts, nepatika. Bija noskaņojis paņemt labu geitu un noturēt. Kurš tev bija geits finālā? 4. man liekas. Tas tieši pa vidiņu sanāca. Jā. Kopumā Veronas trase, atceramies, pagājušo gadu arī tika finālā Eiropas čempionātā, vēl pirms tam bija uzvarējis ar Eiropas kausa posmu Čehijā. Finālā arī braucīja, manuprāt, pat 4. vai 5. vietu, kad tu nokriti līdz pēdējai taisnē. Man tu biji top 5 stabili iekšā. Kritiens, bet kā kopumā tev bija atgriezties pašam Veronas trasē un kā tev viņa patīk vispār? Tā tāda sarežģīta trase, bet, ja tu viņā iebraucies, viņa ir ļoti laba, ļoti tehniska, forša, izaicina tevi. Viņa var teikt, ir krietni atšķirīgāk no citām trasēm, tāpat Zoldere, tāpat, nezinu, Valmiera, Papendāla, kur tu esi bijis vēl? Es domāju, ka, jā, viņa ir daudz tehniskāka. Piemēram, nekā Zoldere. Zoldere ir daudz īsāka, mazāka un nav tik tehniska kā Verona.
Paskatāmies arī uzvārdus, kas šogad ir viens arī no taviem konkurentiem, ir zviedru braucējs Jespers Valbergs. Arī viņš izcīnīja 3. vietu 2. posmā. Daudz jau ar viņu ir sanācis kosties arī pirms tam jauniešu vecumā. Zināms, kādrs tev bija? Jā, sagādājumu kompāniju 15-16 grupā Valmierā, kad bija Eiropas kausa posmi. Viņš palika 2. man liekas, abas dienas. Tad, kad tu vinēji, vai ne? Es uzvarēju abas dienas, jā. Un ko par viņu var pateikt? Man liekas, viņš bija iebraukājis Veronas trasi ļoti daudz mēnesi pirms jau. Un tāds čalīts, kas ieskrienās, to varēja pamanīt. Starta kalns viņam nebija pārāk labs. Tā kā es domāju, Zolderā viņam ies daudz grūtāk. Saki, lai varēs likt rūkties no tevīm viņš Zolderā. Cerams. Skatos finālos arī ļoti daudz šveicieši, tāpat tās Brits, Dānis. Var teikt, ka Šveice ir tāda, ja skatās kā nācija tieši junioros, dominē šobrīd vismaz sezonas startā? Jā, man arī liekas, ka viņi dominē U23. Un elitē nāk ļoti daudz jaunie no šīs programmas, kas viņiem ir. Pastāst nedaudz, ko tu zini par to Šveices programmu, vai kā viņiem ir kāds speciāli, kāds treneris piesaistīts top līmeņi, kā viņi strādā? Baigi daudz nezinu, bet zinu, ka man liekas, ka Grāfs ir viens no treneriem viņiem. Viens no visu laiku arī labākajiem Šveices braucējiem, kas arī finālos ir bijis un arī medaļās ir bijis. Un kad viņiem ir ļoti labas un attīstītas treniņu zāles telpas, kur viņi brauc sprintus un tā tālāk. Ko esmu redzējis Instagramā. Kristā, tu šobrīd sēdi Kraklā, Supercross Kraklā. Pirmkārt, ļauj man tev apsveikt ar jauno komandu. Tā ir arī, manuprāt, viena no top komandām BMX. Manuprāt, arī Vineta Petersona pārstāv šo komandu, mūsu elites braucēji. Kā tu nonāci šajā komandā un kā esi apmierināts ar līdzinējo jau sadarbību? Sākās viss ar to, kad man vajadzēja jaunu rāmi, jo bija jau nobraukājis ar veco. Un prasīju trenerim, Medžam Trēminim, vai viņš nevar man dabūt jaunu rāmi. Un viss sākās ar to, ka es vienkārši gribēju rāmi. Tad man piedāvāja pārstāvēt komandu. Un jā, pirmais atnāca Ričuks. Man treniņu nometnē Spānijā saplīs tieši mans ritens. Rāms? Jā, bija ieplaisējis uz pusēm karbons. Un uzrakstīju Supercrossam un 4 dienas vēlāk bija atnācis jau. Labs. Tas nozīmē, ka no viņa puses arī tā vēlme un tā operativitāte ir gan labā līmenī. Jā. Kāda vispār ir, cik tu daudz seko BMX-ā šīs komandu klubu sistēmas ārzemē, tieši tās komandas kopumā daudz viņas ir, un vai es arī skatījos, kā opcijas arī kādā citā komandā nokļūt, jo iepriekš jau tu esi bijis dažādās komandās, arī es atceros pie Nikola, manuprāt, tu esi bijis komandā. Kā vispār ir šī paver, varbūt priekšskara, cik daudz zini par klubiem, komandām, starptautiskajām? Baigi daudz nezinu, cik tur Instagramā izmetās ārā kāds video, bet man ir ļoti paveicies ar treneri, ne tikai treneris, bet menedžers, kārto visas papīra lietas un komandas. Viņš man šo komandu, var teikt, dabūja. Treneris, menedžers Edžs Streimans? Jā. Vienā personā? Jā. Saikni tev ar Edžu Streimanu arī, tas bija arī viens no maniem jautājumiem, bet par cik tu pats jau pieskāries, cik ilgi jau ietā jūsu sadarbība un kādas ir varbūt tās Edžus īpašības kā trenerim, kurus tu vērtē visaugstāk? Man liekas, kopš 2018. gada mēs sākām. 2019. gadā es uzvarēju Eiropas čempionātu Valmierā. Man liekas, tad viņš jau bija mans treneris. Un visvairāk es vērtēju viņa apņēmību. Viņš katru dienu raksta man, kā es jūtos, ko es izdarīju, ko es sapēdis, cik es piecēlos. Katru mēnesi savādākas treniņu programmu, savādāk treniņi. Visu viņš izdara, visu ieliek mapītē, kas mums jāizdara, mums tikai jāatzīmē, ka mēs esam izdarījuši. Tagad 2 reizes nedēļā tiekamies tieši ar viņu Meža parkā.
3 reizes uz Valmieru un pārējie treniņi pašiem. Pastāstīji, kur tu varbūt ikdienā dzīvo un kāda ir tā tava ikdienas rutīna, kā, teiksim tā, Kristers ceļās, iet vai nu uz skolu, atgriežas treniņi, 2 reizes dienā treniņi, 1 reizi dienā treniņi. Kāda ir tā tava rutīna? Pārsvarā ir 2 reizes dienā treniņš. Es pieceļos, pēdu brokastis, pagaidu stundu, lai visi nosēžos un braucu uz džimu, izdaru džimu, atbraucu mājās, pēdu, tad izdaru skolas lietas, mācos es attālināt, tāpēc viegli visu izdarīt, izdaru skolas lietas un braucu uz treniņu uz Valmieru, 1:30. Tiesības ir jau? Nē. Septembrī. Tad tev šoferis visu laiku ir klāta, kas arī mamma vai tētis droši vien, ne tie, kas ir tev atbalsta pleci. Tētis, jā. Par skolu vispārībā tu teici, ka tā ir tālmācība, pareizi? Kā vispār ir to savienot, jo zinām arī šosejas riteņbraukšanā Georgs Tjumins, kas ir Red Bull komandas braucējs, arī viņš aizgājis uz tālmācību, arī veids tāpat kā tu liels treniņa apjoma darbs. Ir viegli savienot to visu kopā, treniņš, mācības, atpūta un tā tālāk. Jā, vispār mierīgi, un skola arī ir ļoti pretnākoša. Pat ja tu kaut ko nepaspēji izdarīt termiņos, viņi visu pagarina un arī pieteikties 1-1 un visu izdarīt. Ikdienā tu jau neesi ne rīdzinieks, ne valmierēts, vai ne? Kur tu dzīvo ikdienā? Dzīvoju Carnikavā. Tieši tur, kur arī Latvijas gada labākais sportists Toms Skuiņš. Jā, tieši par viņu runājot, kaut kad paseņ jau braucu sprintus pie mājām un redzēju, ka viņš nonesās garām tieši gar ieliņu. Ar savu riteni, Jā. Sanāk vispār pašam pasakot līdz arī viņa gaitām, kā Carnikavietim, gal galā viņam ar tie panākumi tādi, kas ļoti iespaidīgi priekš riteņbraukšanas. Jā, es viņam sekoju līdzi riteņbraukšanas Instagramā. Kā arī sanāk, kad biju mazāks, sanākts tikties Carnikavas sporta apbalvošanās. Vēl viens Carnikavietis arī pieļauj tev ir gana labi zināms, jo tu no šī gada esi arī Olimpiskajā vienībā Doks Jānis Kaupe. Arī viņš ir Carnikavietis. Ir jau sanācis ar viņu arī tikties un būt kontaktā par tavu veselību un medicīnas jautājumiem. Jā. Spānijā arī dabūju nelielu traumu. Uzreiz rakstīju viņam atbildēju man 7 vakarā. Tā kā ļoti liels prieks sadarboties ar tādiem cilvēkiem. Un visi savredām kārtībā. Kas tev bija pa traumu? Nedaudz bija sastiepts pēdas locīto. Olimpiskā vienība tev pēc pagājušā gada lieliskiem rezultātiem gan uzvaras Eiropas kausā, gan arī pēc fināla Eiropas čempionātā. Cik tev pašam tas daudz nozīmē, ka tu esi uzņemts labāko atlētu vidū Olimpiskajā vienībā? Man ir ļoti liels prieks, ka es beidzot zinu, kam un varu visu laiku uzdot jautājumus visiem. Kas, ko, kā darīt labāk. Pašam, teiksim tā, viss tas tavs uztura režīms, treniņu un slodžu attiecīgi dozēšana ar atpūtu kopumā. Edžs Streimans ir galvenais mentors tam visam. Kas izdos ieskatu. Ejam tālāk arī, manuprāt, par diezgan svarīgu tēmu. Tu ļoti ilgu laiku starpsezonā pavadīji Spānijā. Pastāsti, ko tu tur, kurā vietā pirmām kārtām tu biji un kāds bija tas tavs plāns, jo, manuprāt, tu biji vairākus mēnešus vai vairāk kā mēnesi projām. Biju es pusotru mēnesi. El Campello dzīvoju. Man vecākiem patīk ziemā braukt prom no Latvijas ziemas. Un es vienmēr braucu līdz viņiem uz mēnesi. Un mēs tieši ar viņiem mēģinām organizēt tā, ka esam tieši pirms ielido vai no Edža treniņa grupa vai no valmieriešu grupa. Lai es varu nelidot atpakaļ mājās un uzreiz pievienoties viņiem.
Tad es mēnesi nodzīvoju ar vecākiem Spānijā. Darīju tā kā nometnē treniņus, viss par mācībām. Un tā mazāk nekā parasti. Bija jāsarauj tagad, jā. Tagad jāsavalk atpakaļ. Jā, un tad, kad ielidoju Olafa grupa, tad pievienojos viņiem. Tad Olafs aizbrauca, tad ar Edgaru Langmani palikām uz treniņu grupu vēl nedēļu, 2. Tev tāds reāls, normāls cikls sanāca. Jā. Izdarīja visu, kas bija plānots, un arī tieši to trases darbu un šīs lietas. Jā, viss tika izdarīts ļoti labi, bez traumām, bez nekā. Kāda vispār ir Spānijā traša tajā reģionā, kur tu biji, traša daudzveidība? Vai tur ir vairākas trases, vai tur arī dirti ir? Kāda tur ir tā situācija? Viss tur ir, ko vajag. Ir lielais starta kalns, ir otrā taisna lielā, ir treili, ir mazās trases, viss ir. Tavs komandas biedrs BMX Rīga klubā un arī tavs treniņu biedrs Edgars Langmans, viņam arī šī ir tāda izlaušanās sezona, ja pārējais sezonas U23 vecuma grupa arī zina arī, ka viņš vēl tikai ieskriesies un pirmie posmi, kā teikt, bija kārtīgi iepazīšanās vēl ar šo vecumu grupu un ar šiem konkurentiem, bet kopumā, ja paskatāmies uz pagājušo gadu, paskatāmies arī šo starpsezonu, vai var piekrist tam apgalvojumam, ka jūs viens otru dzenat uz priekšu treniņos un varbūt pastāsti, kādas ir tās Edgara stiprākās puses un kā viņš tev palīdz attīstīties? Jā, pirmkārt, es domāju, ka viņš tiešām atvērsies. Viņš bija ļoti traki slimojis pa ziemu, un tā kā viņam būs tikai labāk no šejienes. Un ejot junioru gados, pirmajā gadā, es zināju, ka man ir ļoti paveicies ar to, ka viņš ir mans komandas biedrs, jo viņš ir ātrākais juniors, un es varu vienmēr tiekties pie viņa, mēģināt noķert viņu. Un jā, sezona gāja, un palikām tādi līdzīgāki. Galā Latvijas čempions esi tu, nevis viņš junior čempions, jo var teikt, ka gandrīz kā mājas Ādaža, vai īsti ne? Tajā trasē tev izdevās viņu pārspēt? Nu, var teikt, man sanāk 10 minūtes aizbraukt no mājām līdz tā trasē, tā kā es to izmantoju un braucu tur diezgan bieži. Bija tā kārtīgi pagatavojies uz to Latvijas čempionātu toreiz un atradi tos veidus, kā Edgaru pārspēt? Jā. Jā, un arī par pagājušo gadu es ļoti daudz sakoju tev līdzi, un tieši Čehijas posms, protams, domāju, ka arī tev ir tas spilgtākais moments tieši no Eiropas kausiem, jo tur izcīnīja savu pirmo uzvaru, arī Edgara Langmana pārspēja. Joprojām kādas atmiņas ir no tās pirmās junioru uzvaras? Ļoti labas, nākot no traumas un dabūjot manu pirmo uzvaru kopš traumas, bija diezgan emocionāli. Tev bija trauma. Tā trauma bija vēl sezonu iepriekš, bija ļoti smaga trauma. Pareizi, tev bija kājas ļoti smags savienojums, lūzums. Jā, bija kāds 7 mēneši ārā. Un kas bija tie tavi tajā brīdī tie lielākie atbalsta punkti, lielākie atbalstītāji, kas palīdzēja tam visam tikt pāri un, kā teikt, atgriezties vēl stiprākam un vēl labākam nekā tu biji līdz tam? Noteikti mani vecāki un mans fizio un Edžus Treimans, kas vienmēr pielāgoja treniņu plānu, lai es tieši atgūtos. Un atguvos stiprāks nekā bija. Un skaidrs, ka šitais gads arī tev pašam, kā otrais junioru gads, uzliek droši vien vēl vairāk gan atbildību, gan tajā pašā laikā vēl lielāku vēlmi sevi pierādīt, jo zinām, ka arī konkurence, protams, BMX-ā tikai palielinās un paliek lielāka. Kuri varbūt vēl bez šita zviedra, bez šiem šveiciešiem, ir būs tie konkurenti, ar kuriem visnopietnāk būs jārēķinās arī lielajos mačos. Varbūt jau ir iezīmējušies jau no pagājušā gada, varbūt arī kāds nācis klāt, kas vēl pagājušā gada bija B15, 16 grupā. Baigi, ja godīgi neskatos.
bet zinu tikai, kas ir palikuši no manas grupas, tas ir Marka Lutīs, kas uzvarēja abas posmus, un zinu, kad viņu var uzvarēt, jo esmu jau viņu uzvarējis gan Čehijā, gan Latvijas posmos. Tā kā tikai jāturpina. Kā tu dozē šobrīd, kāda ir tā proporcija starp trases darbu un fizisko sagatavotību? Cik daudz, tā kā tu teici, no rīta ir vairāk fiziskais, pēc tam ir trase, tā būtībā viss tas paiet viens treniņš vienam, viens otram, vai arī kombinē kopā? Es teiktu, ka vairāk ir trase. Šobrīd vairāk ir trase kā fiziskais. Ir 5 treniņi uz riteņa un 3 treniņi fiziskajiem. Būtībā 8 treniņi šobrīd sanāk, vai ne nedēļas laikā? Vairāk tur vēl ir jāstāsta, kad ir recovery treniņi, tad vēl izturības treniņi. Starp citu, kā tu trenē izturību? Veicu ar riteni aizmirst, kā saucās anaerobiskās izturības treniņus vai kaut kā tā saucās. Es tikai zinu, cik ilgi un kā jāmin kādā pulsā, un to arī es daru. Būtībā tie ir šoseis treniņi? Jā, tā var teikt. Ja runājam arī par šoseis treniņiem un arī par apkārtni, manuprāt, arī es pats ļoti daudz braucu tieši Carnikavas apkārtnē, gan šī te Kadagas puse, gan arī pat MTB, arī meži diezgan labi, manuprāt, piemērot labiem treniņiem. Kā tu? Kur tu parasti viņus veici? Godīgi, pārsvarā visi izturības treniņi notiek ziemas laikā periodā. Tā kā es viņus veicu iekštelpās, un tagad viņi ir mazāk, viņi ir 1 vai 2 reizes nedēļā, un vēl joprojām ir augsts, tāpēc es viņus veicu iekštelpās. Man arī pašam patīk labāk iekštelpās braukt. Varu visu labāk nomērīt, pulsu iekļauties, precīzāk. Arī noteikti viens no uzdevumiem, ja runā par fizisko sagatavotību, ir šis te jaudas, palīdz man palabot šis te jaudas ritenis, uz kur jūs griežat arī jaudas rezultātus. Kādi ir tie tavi rekordi, vai esi sevi pārspējis par pagājušo gadu? Neesmu vēl veicis testu. Nebiju Valmierā uz testiem, jo biju Spānijā. Jums pašiem tuvākais ritenis ir Rīgā vai uz Valmieru jābrauc, lai iegrieztu? Valmierā. Kristēna, arī runājot par šo sezonu, kādi ir tie tavi lielākie galvenie fokusi, ko tu fokusējies un uz kuru brīdi tu pats gribētu būt labākajā formā? Jo skaidrs, ka visu formu vienādi visu gadu nevar noturēt. Centīšos, cik es varu noturēt visu pilnu gadu, jo gribās labi parādīt sevi pasaules kausā U23, kā arī vajadzētu uzvarēt Latvijā Eiropas čempionātu. Un pasaules čempionātu arī gribās uzvarēt. Ja tu negribi uzvarēt, es nezinu, Nav jēga braukt, es trenējies. Tā kā baigi mēģinu nepriecāties par mazajām uzvarām. Tas nozīmē, ka tu esi arī pēc savas pārliecības maksimāls, vai ne? Gribi izdarīt visu tikai ar pirmo vietu. Jā. Kurš? Pašā noslēgumā, Kristār, ko es arī gribēju tev pašam novēlēt, pirmām kārtām ļoti prieks redzēt tavu apņēmību un arī zinu to, ka tavi ieguldītie darbi treniņos noteikti nesīs augļus, tādēļ gan es, gan visa arī federācija, un es domāju, visu Riteņu galvu podcastu skatītāji sekos tev līdzi un tiešām ceram uz jaudīgu sezonu no tevīm. Noteikti es ticu arī, ka Edgars pavērsies un tik tiešām būs mums ne tikai tu junioros, bet arī U23 grupā, kur arī valmierieši ļoti labi brauc, tāda laba, jaudīga konkurence. Jā, tā kā turi karogu junioriem, latvieši vienmēr ir bijuši starp labākiem junioriem, tā kā šis gads uz tevīm, lai arī viss tev izdodas. Paldies!